es nezinu, dod vārdu tev. Jā, es domāju, ka daudz pamanīja, ka Vilofāna puiši, gatavojoties šai dienai, ne tikai rakstīja ielūgumus un visu pārējo, viņi visas nedēļas garumā rūpējās par to, lai mēs beidzot uzzinātu, ka mums par to nekas nav jāzina. Un gatavojās šim savam albumu piedzimšanai pasaulē ļoti pamatīgi un arī vēršoties pie visa, no kā šī mūsu pastāvēšana ir atkarīga pie 4 elementiem. Viens elements, kuru mēs elpojam un kuru mēs arī tūlīt iesvētīsim ar albumu, ir gaiss. Tāpēc, puiši, ņemat albumu un mēs aiz jums dosimies tuvāk debesīm. Tātad, kam ir spēks un vēlēšanās, sekojam man, uzkāpjam vienu stāvu augstāk, ieelpojam naksnīgo Liepājas gaisu un paskatāmies, kā burtiski 10 sekundēs Liepājas iedzimtais vējš šo albumu aiznes, sazin kam, sazin uz kurieni. Lēnām tikai. Lēnām. Nāk līdz. Nu, nē, Marģer, nē. Es klausies ar tevi, mēs nevaram pīļu. Kas būs pārāk glābs? Pārāk glābs ir kaut. Marģer, nu, veči. Tā. Tā nebūs. Jā. Netai. Ies. Mīļotā mirka, audeklu krāsas un notas, lai mūsu kopīgās stundas te paliktu uzgleznotas. Izrāvās nāklā un portrets ar visu līmi, gan bija jau pārāk vēlu, es vairs neuztvēru zīmi. Augstu virs mākoņiem, zem manis sudrabains aeroplāns ēnu mēģ. Man rokās cieši sašņauta Boeinga stūrē, mans kurs uz Manhetenu. Tādu kāpinājumu taisam, un tad, kad būs izlēmu pārskatīt ticību zvaigžņotām tālēm, to iecelt akmeni, to pasāstīt manis sudrabains aeroplāns ēnu mēģ. Man rokās cieši sažņauta Boeinga stūrē, mans kurs uz mani.